Esiet sveicināts klausītāji! Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Labdien, klausītāji! Mežzinātnes institūts Silava, protams, koncentrējās uz galveno mežsaimniecības produktu audzēšanu, tas ir koksne, bet mēs visi zinām, ka mežs kā ekosistēma piedāvā ļoti dažādus gan produktus, gan pakalpojumus, tāpēc šodien šī saruna būs varbūt nedaudz atšķirīga no iepriekšējām. Manas sarunas viesis būs Zane Lībiete. Labdien, Zane! Labdien! Ar tevi mēs jau esam podkāstā tikušies, bet šodien vairāk mēs runāsim par šiem nekoksnes produktiem. Šī ir tēma, kurā tu darbojies. Varbūt vari nedaudz pastāstīt, kā tu iesāki, kas bija tie pirmie pētījumi un kāda ir situācija šobrīd ar šo pētījumu turpinājumu. Tā kā mēs sākām mūsu grupā darboties ar nekoksnes produktiem, sākām gana sen. 2012. 11. gads tas varēja būt, kad mums bija pirmā sadarbības programma ar akciju sabiedrību Latvijas Valsts meži, un mēs sākām skatīties uz daudzfunkcionālu meža apsaimniekošanu un no meža iegūstamajām dažādām lietām. Tā kā vairāk par nekoksnes produktiem un tām pārējām no meža iegūstamajām lietām mēs runājam no 2016. gada, kad bija arī sadarbībā ar akciju sabiedrību Latvijas Valsts meži šī pētījuma programma mežsaimniecības ietekme uz meža un saistītu ekosistēmu pakalpojumiem. Un tur, protams, ja mēs par ekosistēmu pakalpojumiem runājam, mums jau iet iekšā visas dažādas lietas, gan regulējošie, gan nodrošinošie, gan arī kultūras pakalpojumi. Un tagad pēdējos gados ir vairāk jauni pētījumi, ko gribētos pieminēt šajā jomā. Turpinam šo pašu sadarbību ar Latvijas Valsts mežiem nākamajā šajās pētījuma programmas etapā, kas noslēgsies šogad, tātad 2025. gadā, bet iepriekšējā gadā bija viens visaptvarošs ļoti interesants meža attīstības fonda finansēts pētījums par meža nekoksnes produktu un pakalpojumu izvērtējumu un tā devumu Latvijas tautsaimniecībā. Un šī pētījuma ietvaros tika veiktas arī iedzīvotāju aptaujas un salīdzināti šie dati ar jau iepriekš veiktu aptauju rezultātiem, līdzīgi jautājumi tātad uzdot. Un tas nozīmē to, ka mums ir laika rindas un mēs varam salīdzināt Latvijas iedzīvotāju interesi par meža nekoksnes produktiem, par izmantošanas apjomus arī varbūt tādā veidā. Vēl ir ļoti interesants pētījums par meža ceļiem, meža ceļu un ceļmalu nodrošinātajiem ekosistēmu pakalpojumiem un nepakalpojumiem, ko vada mana kolēģe Linda. Un tur arī ir par šiem nekoksnes produktiem, ko cilvēki ievāc gar meža malām tieši. Tā kā ir diezgan daudz jau tāds datu materiāls pēdējos gados ievākts. Jā. Mēs paši latvieši vienmēr domājam, ka mēs ar mežu esam jau paudzēs saistīti, un mums ir tās tradīcijas, kas varbūt citur Eiropā nav tik izteiktas, ogošanas, sēņošana un atpūta mežā. Vai, Zane, var teikt, ka mēs esam unikāli Eiropā, vai tomēr arī citur šie nekoksnes šīs vērtības tiek intensīvi izmantotas? Mēs neesam unikāli, mēs esam šajā kontekstā diezgan līdzīgi Ziemeļvalstīm, sevišķi Somijai, Zviedrijai, kur ir ļoti stipras šīs ogošanas un sēņošanas tradīcijas, arī ārsniecības augu vākšana un citas šīs nekoksnes vērtības. Patiesībā arī, ja mēs paskatāmies mazliet uz dienvidiem, tāpat arī Polijā sēņošana ir ļoti, ļoti populārs laika pavadīšanas veids cilvēkiem, varbūt negluži jauniešu auditorijai, bet tādu pusmūžu cilvēki ļoti daudz iet mežā un ļoti daudz šīs sēnes vāc, un ir arī pietiekami daudz interesantu pētījumu par sēnēm. Arī Spānijā, starp citu, lai cik tas interesanti nebūtu, arī Dienvidu Eiropā sēņošana ir interesanta, ir populāra, bet tur ir mazliet citādi ar šīm īpašumtiesībām un zemes īpašumtiesībām. Ja es atceros, ka es biju praksē Austrijā, tad austriešu mežsaimnieki teica, ka viņiem itāļu turisti esot tie, kas braucot pār kalniem un lasot viņu sēnes, ka viņiem tas esot arī ļoti svarīgi. Varbūt vari pateikt, vai tā tendence mainās? Tikpat aktīvi tiek pārmantot šīs tradīcijas, vai arī, protams, jaunieši droši vien, ka mazāk lasa tās sēnes, bet varbūt paies laiks un tad viņiem arī tas turpināsies. Vai ir kaut kādas tendences, ko tu vari iezīmēt šajā jomā? Par tendencēm kopumā par meža nekoksnes produktu izmantošanu, jā. Es teiktu, ka izmantošana nesamazinās, izmantošanas apjomi cilvēku proporcija Latvijā, kas lasa sēnes un ogas, ir līdzīga iepriekšējiem pētījumiem, ja ne mazliet augstāka. Tas, kas samazinās, ko mēs redzam laika gaitā, ir
to cilvēku proporciju, kas lasa meža nekoksnes produktus pārdošanai. Lasa pārdošanai mazāk, bet tajā pašā laikā, lai cik tas interesanti nebūtu, cilvēki pērk vairāk. Un te saliekot šīs lietas kopā, mēs varam izdarīt secinājumus par to, ka varbūt šīs meža nekoksnes produktu ieguve ir vairāk nevis nodrošinošais ekosistēma pakalpojums, bet kultūras ekosistēma pakalpojums, vai kaut kas jaukts tajā kontekstā. Un arī tas, ka tas ir tāds dzīves stila jautājums. Ka cilvēki lasa sēnes un ogas, jo tas ir jauks laika pavadīšanas veids, jo tas ir veselīgs produkts. Tas tāds zaļais dzīvesveids varbūt, jā. Tad varbūt droši vien uzreiz prasās paskaidrot, kāds sakars kultūra šiem. Kāds sakars kultūrai? No meža iegūstamo lietu un aspektu klasifikācijai mēs izmantojam meža ekosistēmu pakalpojumu klasifikāciju. Un tad mums ir 3 lielās grupas. Mums ir nodrošinošie ekosistēmu pakalpojumi, kas ir resursi. Mums ir regulējošie ekosistēmu pakalpojumi, kas ir no šīs ekosistēmu regulējošās funkcijas, piemēram, erozijas mazināšana, tīrs gaiss, ogleklis un viss pārējais. Un tad mums ir kultūras ekosistēma pakalpojumi, kas ietver sevi atpūtu, kultūras identitāti, iedvesmu, tās nemateriālās lietas. Un sēņošana un nogošana noteikti ietilpst šajā kultūras ekosistēma pakalpojumu grupā, sevišķi sēņošana, kura kopš 2023. gada ir oficiāli Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļa. Tu minēji jau arī par pētījumiem, kas ir saistīti tieši ar šo nekoksnes produktu ekonomisko novērtēšanu. Vai mēs varam jau kaut kādā mērā runāt, ka šie nekoksnes produkti ir nozīmīgi šajā mūsu ekonomikā? Varbūt var runāt par kaut kādu pienesumu? Par precīziem skaitļiem man būs grūti pateikt. Bet es domāju, ja mēs par ekonomisko pienesumu runājam, mēs noteikti varam runāt joprojām par kaut kādu daļu iedzīvotāju, kuriem tas ir mājsaimniecībām būtisks ekonomiskais pienesums. Varbūt tas nav liels procents, bet tas ir pietiekami nozīmīgi. Manuprāt, pēdējās aptaujās mums figurēja, ka tie ir apmēram 4%, kas lasa pārdošanai šīs ogas un sēnes. Tāpat tas ir zināms iedzīvotāju skaits. Un tad neiedziļinoties precīzos skaitļos, ja mēs paskatāmies uz šo dabas produktu izmantošanu citos produktos tālāk un pārstrādi, kas mums ir saistīta ar šīm meža ogām un meža sēnēm, un tomēr arī mūsu virtuve, sezonālā virtuve, jo sevišķi lielā mērā ir saistīta. Es gribētu teikt, ka šie vietējie resursi droši vien dod būtisku pienesumu arī mūsu tautsaimniecībā. Un vēl jau ir tas, ka mēs droši vien varētu lasīt vairāk. Mēs principā jau nolasām ļoti maz. Un arī Ziemeļvalstīs ir līdzīgi dati, piemēram, Somijā ir tā informācija. Viņi ir aprēķinājuši, viņiem ir mazliet precīzāk tas aprēķināts, ka viņi nolasa apmēram 5 līdz 10% no visa apjoma no ogām, ko vispār būtu iespējams nolasīt. Pieņemu mazliet spekulāciju, bet es domāju, ka mums varētu būt līdzīgi tie skaitļi, ja ne vēl mazāk. Man ir radies tāds iespējas, ka šis rūpals, tā varētu teikt, ogu sēņu lasīšana, viņš ir sezonāls. Tātad tur ir jautājums, tu jau teici, ka šobrīd tie, kas lasa viņu rūpnieciskos apjomos, ka to cilvēku skaits samazinās. Un droši vien tam ir arī kaut kāda korelācija ar labklājības līmeni. Ja cilvēkiem ir labs nodrošināts darbs, viņiem īsti vairs nav vajadzības iet uz mežu un kaut ko sezonas laikā lasīt. Arī Ziemeļvalstīs, cik es esmu dzirdējis, jau minēju, ka nolasa nelielu daļu, bet vienkārši tā problēma ir tāda, ka nav jau īsti tā darba spēka. Viņiem tas ir ārzemju darba spēks patiesībā, un Somijā ir problēma. Tur bija diezgan lielas diskusijas par darba apstākļiem un šī darba apstākļu kvalitāti iepriekšējos gados. Un tāpēc šis ārvalstu darba spēka apjoms ir ārkārtīgi samazinājies, sevišķi pēdējā gada laikā. Bet fakts ir arī tas, ka šie resursi joprojām ir vajadzīgi. Šie resursi viņi izmanto, viņiem ir vajadzīgi. Viņiem ir rūpniecība, kas ir balstīta uz šīm melenēm, piemēram, un brūklinēm. Jā, tas ir tā bišķi problemātiski. Latvijā, jā, par to labklājības līmeni es tev pilnīgi piekrītu, droši vien, bet vēl, protams, ir jāpaskatās kritiski arī nedaudz uz datiem. Ir jau pilnīgi iespējams, ka mēs arī nesasniedzam ar savām aptaujām un ar saviem pētījumiem kaut kādu sabiedrības daļu, kurai šis joprojām ir ekonomiski nozīmīgs rūpals. Un droši vien šie 4% realitātē ir mazliet vairāk šo cilvēku, kas izmanto šos meža nekoksnes produktus labklājības veicināšanai, ģimenes nodrošināšanai. Bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies uz šo aptauju, tieši tie, kas piedalās aptaujās, tātad no gadiem, ja es pareizi atceros, mums šīs aptaujas ir atkārtotas 3 reizes, un tad tas samazinājums ir no, manuprāt, apmēram 11% līdz 7%, un tagad uz 4% ar kaut ko procentiem. Tie ir tie, kas mums piedalās aptaujās, šeit cilvēki. Zane, varbūt pastāsti par šīm aptaujām, kā jūs viņus veiciet, kā jūs atlasiet vai kā jūs aizsniedziet šos respondentus
Kādi ir šie jautājumi, ko jūs uzdodat, tie galvenie? Tu jau nedaudz ieskicēji par to, ka jūs esat konstatējuši, ka šis lasītāju skaits samazinās. Varbūt ir vēl kaut kādas interesantas tendences, ko vērts atzīmēt. Tātad aptaujas tiek veiktas, tas ir parasti veikts kā ārpakalpojums. Mēs šīs aptaujas pasūtām profesionālam aptauju veicējam, un tās var būt vai nu telefona aptaujas, vai arī tiešsaistē veicamās aptaujas. Un jautājumi principā ir ļoti līdzīgi. Mēs gadu no gada šajās aptaujās jautājam vienu un to pašu. Tas ir, kādus nekoksnes produktus jūs vispār lasāt, cik daudz jūs lasāt, par sēnēm, teiksim tā, ogas sēnes, kuras sēnes ir populārākās, kuras cilvēki lasa visvairāk, cik daudz nolasa. Tagad, protams, ir jābūt uzmanīgam, jo cilvēkam reizēm varētu būt grūti novērtēt, cik viņš daudz ir nolasījis. Mums diezgan lieli tie skaitļi parādās, bet tajā pašā laikā tie nolasītie apjomi īstenībā ir diezgan līdzīgi ar somu ziņotajiem apjomiem uz vienu lasītāju. Lai gan arī tas ārkārtīgi variācija no gada uz gadu, kā mēs zinām, sevišķi sēnēm. Nogām gan arī, bet sēnes ir produkts, kam ir milzīga variācija ražās. Vai šīs ražas parādās arī kaut kādā statistikā? Teiksim, ogas, cik Latvijā tiek nolasītas sēnes, vai tādi dati kaut kur ir apkopoti kaut kādos statistikas portālos? Nacionālā statistikas pārvalde. Varbūt aiziesim nost šobrīd no sēnēm un ogām. Droši vien jāparunā šobrīd arī par citiem šiem mežā saistītajiem pakalpojumiem. Kādi varētu būt svarīgākie bez šīm ogām un sēnēm vēl papildus? Mums ir tradicionāli, kas ir atkal ar kultūru saistīts pakalpojums. Tas ir Ziemassvētku un Jaungada eglītes. Tas nav nekoksnes produkts, tas ir koksnes produkts, bet tas ir nevis non-wood produkts, bet tas ir non-timber produkts. Ja mēs šo angļu terminu skatāmies. Tātad Ziemassvētku un Jaungada eglītes, ko atbilstoši šim meža attīstības fonda pētījuma datiem ir pēdējā gada laikā ir vākuši 20% iedzīvotāju, tātad gan liels skaits. 1/5 daļa. Un tie ir tie cilvēki, kur izvēlas iet uz mežu un paši sev nocirst šo eglīti. Tas skaits gan arī pa gadiem mazliet samazinās. Cilvēki vairāk ir tendēti pirkt koku audzētavās audzētās eglītes, varbūt smukākas, varbūt mazāk birst, bet ir gana liela daļa, kas vēlas šo piedzīvojumu, pievienoto pieredzi par to, kā aiziet uz mežu un kopā ar ģimeni nozaģēt eglīti. Tad mums ir sulas, bērzu un kļavu sulas. Tad mēs varam mazliet droši vien diskutēt par to, vai tas ir meža pakalpojums, jo ne visi, protams, šīs bērzu sulas iegūst mežā. Tas var būt piemājas kaut kāda maza bērzu birzīte, bet ir arī cilvēki, kas iet uz mežu un tecina šīs sulas mežā. Par sulām arī mums ir 20% gandrīz tātad respondentu devuši apstiprinošu atbildi, ka viņi iegūst šo produktu. Un tad ir medības, medījamie dzīvnieki. Mednieku mums Latvijā nav ļoti daudz, bet arī nozīmīgs šis ekosistēma pakalpojums, nozīmīga nodarbe. Ņemot vērā nelielo iedzīvotāju daļu, kas nodarbojas ar šīm medībām, tātad šis iegūto medījumu apjoms ir pietiekami nozīmīgs. Un tad pārsvarā mums pārnaģi, protams, visvairāk medītie medījamie dzīvnieki, un tad nāk tālāk visi pārējie. Vēl ir tāds interesants produkts kā medus, kas nav tieši varbūt nenāk no meža, bet savā ziņā tomēr, jo, piemēram, virsmu medu var iegūt, izliekot stropus tieši mežā. Tas arī tāds interesants. Ārstniecības augi. Ārstniecības augus gan arī ir ražotāji, kas audzē paši, kas kultivē šos ārstniecības augus, bet ir arī tādi, kas iet mežā un lasa šos ārstniecības augus. Tātad brīvā dabā. Jo mums tas ir iespējams. Mums līdzīgi kā Ziemeļvalstīs, kad mēs zinām, mums ir kaut kas līdzīgs šim Alemans reti, jeb everymans right, ka cilvēkam ir tiesības doties dabā un iegūt šos dabas produktus. Valsts mežos visos, es nerunāju par aizsargājumām teritorijām šeit. Un privātajos mežos, ja privātais īpašnieks nav norādījis, ka viņš nevēlas, lai to darītu. Pieminēja šīs medības, un saprotams, ka šī ekonomiskais kaut kāda pienesums, piemēram, no medībām, to vienkāršot rēķināt tikai par šīs medību produkcijas realizāciju, bet tur arī varētu teikt, ka tāds vēl papildus pienesums, ko katrs mednieks iztērē visā šajā procesā. Tas, protams, arī es domāju, ka patiesībā, ja to sarēķina, ir diezgan milzīgs skaitlis. Vai jūs esat mēģinājuši arī kaut kādā veidā rēķināt to vispārējo pienesumu, ko šie cilvēki iztērē degvielā un tam līdzīgi, lai nokļūtu līdz tai vietai un tādas lietas? Jā, aprēķini ir. Bet man galvā nebūs skaidri. Bet principā tādi aprēķini ir. Tur ir ietverti gan tieši tā, kā tu minēji, šis transporta izmaksas, gan pat medību suņa iegāde un trenēšana un apmācība, dažādi veidi aprīkojums, kas ir vajadzīgs medībām. Jā, tādi aprēķini ir. Par medībām ir tā, ka jāsaprot, ka lielākā daļa to medību produktu patērētāji ir paši mednieki.
un viņu ģimenes. Tas pārdošanas tirgus Latvijā ir relatīvi neliels. Kaut kāds viņš ir kompānijas, kuras pērk medījuma gaļu, kas gan inovatīvi pieiet šīm, piemēram, Wild and Free burgeri un medījuma gaļas konservi un medījuma gaļas sagataves, ko viņi tā tad arī diezgan attīstījuši ir pēdējos gados, bet es nezinu, vai ir daudz šādu uzņēmumu. Protams, restorāni, tas tāds augstais gals. Mežsaimniecība, saimnieciskā darbība, kura, protams, atstāja zinām ietekmi uz mežu un arī uz šiem nekoktas vērtībām. Droši vien arī tas ir viens no pētījuma jomām, pie kurām jūs strādājat. Arī tas pašlaik pētījumā tiek analizēta krājskopšanas cirtas ietekme uz melanēm un brūklinēm. Un, protams, kad mežsaimniecība atstāja ietekmi. Loģiski, tas izmaina vides apstākļus, tas izmaina gaismas apstākļus, tad ir svarīgi saprast, kādā virzienā tas izmaina sevišķi, kā mēs to vēlamies šī pētījuma ietvaros, izstrādāt vienādojumus, lai varētu aprēķināt un prognozēt šīs ogu ražas. Melanē un brūklinē tātad šādi vienādojumi būs pieejami gada beigās. Un šī kopšana uzlabo ogulāju segumu un līdz ar to arī ogu ražas. Intensitāte ir atšķirīga dažādos meža tipos, dažādām ogām, bet savācot pietiekami lielu datu rindu un pietiekami daudziem objektiem, mēs varam šo salikt kopā un tad pārvērst šo vienādojumā, kā tas ietekmē. Arī tā paša pētījuma ietvaros mēs skatāmies uz dažādiem meža tipiem, dažādās vecuma grupās. Tātad novērtējam vecuma ietekmi, kā tas ietekmē dažādu ogulāju segumu. Tur mums ir gan ogas, gan sēnes šajos objektos, un tad mēs varam arī izdarīt secinājumus par to, nosacīt, kā mainās šis meža nekoksnes produktu nodrošinājums, mainoties kokaudzes vecumam dažādos meža tipos. Par ogām uzreiz no rezultātiem mazliet kaut kas jāpasaka. Tad ir tā, ka ogas brūklinēm patīk, protams, mazauglīgāki apstākļi. Brūklinis ļoti labi reaģē uz šo krājas kopšanas cirti, un sevišķi uz intensīvāku krājas kopšanas cirti, jo vairāk gaismas. Mēs zinām arī skrajākās audzēs brūkliņu visticamāk, ka būs vairāk. Tas tāds arī novērojams. Melanēm savukārt tā labāka reakcija ir auglīgākos augšanas apstākļos. Meža veltes, viņa iegūšana, tas, protams, ir vesels process. Cilvēki gatavojās, iet uz mežu. Viens ir tas, ko viņi, ja palēmējās, salasa groziņu gailenēm, ja ne, tad viņi atnāk bez šīm gailenēm, bet tāpatās tas iegūms, ko viņi iegūst staigājot pa mežu, to sauc par rekreāciju, un tas arī daudziem ir svarīgs, un, protams, ir sabiedrības grupas, kurām ir atšķirīgas prasības par to, kādu viņi grib šo mežu redzēt. Vai tu vari, Zane, pastāstīt? Droši vien arī šis jautājums ir skarts. Esam skatījušies, mēs esam salīdzinājuši 3 Latvijā populārākos meža atpūtas veidus, kas ir pastaigas, tā ir riteņbraukšana un tā ir ogošana un sēņošana, kā atpūtas veids. Un mēs esam jautājuši arī šajā gadījumā, tā ir bijusi socioloģiska aptauja, reprezentatīvā izlase. Jā, to es laikam iepriekš nepateicu par to izlasi. Tu jautāji, ka mēs tātad šo paraugkopu izvēlas reprezentatīvu Latvijas iedzīvotāju, tātad šim demografiskajam sastāvam. Šajā gadījumā arī tas tā bija. Un jā, mēs prasījām šiem cilvēkiem, kuri nodarbojas attiecīgi ar pastaigām, ar riteņbraukšanu, nogošanu un sēņošanu, kādi ir tie apstākļi, kādus mežus viņi vēlas redzēt un ko viņi sagaida no šīs rekreācijas teritorijas un no šīs rekreācijas pieredzes vispār. Un ļoti interesanti ir rezultāti, jo dažādām grupām ir dažādas prasības. Piemēram, riteņbraucējiem svarīgāka ir infrastruktūra, un tajā pašā laikā ogotājiem un sēņotājiem viņiem šī infrastruktūra praktiski vispār neinteresē. Bet visām grupām ir svarīga piekļuve, respektīvi nokļūt līdz mežam. Tas, lai tur būtu iespējams aizbraukt uz turieni. Riteņbraucējiem mazliet mazāk, jo es pieņemu, viņi var aizbraukt ar riteni līdz šai savai rekreācijas teritorijai iecienītajai. Bet pastaigu tātad cienītājiem un ogotājiem un sēņotājiem ir jānokļūst līdz šim mežam. Un tad tālāk, tad tur iezīmēs tās atšķirības. Pastaigas prasa varbūt vairāk kaut kādus infrastruktūras elementus vai labu iekārtojumu, lai ir tā foršāk, lai var pasēdēt uz soliņa, lai var uzcept kādu desiņu, lai ir kāda piknika vieta. Tad ogotājiem un sēņotājiem tas nav svarīgi. Viņiem ir vajadzīgs mežs, un viņiem ir vajadzīgs maksimāli tātad šis mežs bez infrastruktūras, un ogotājiem un sēņotājiem arī ir vissvarīgākais tas, lai mežs būtu dabisks, lai šī mežā dominētu dabiskie procesi. Kā kurš to saprot? Un tas mums arī noved pie tā, ka ja mēs arī jautājām par to, ko cilvēki domā par mežsaimniecības ietekmi un kā viņi vērtē šo tad ogotāji un sēņotāji jāsaka ir viskritiskākie pret mežsaimniecības darbībām mežā, viņu sēņu mežā specifiski. Tad viņiem vairāk jāpastāsta tas, ko tu pat teici, ka krājas kopšanas cirti, piemēram, uzlabo ražas. jā, pilnīgi noteikti. Bet, protams, tajā pašā laikā vienlaidu atjaunošanas cirti, protams,
radikāli izmaina ekosistēmu. Uz kādu brīdi tas tā ir. Tas tā mainās, ir jāmeklē jaunas sēņu vietas. Ja kaut vienā brīdī aizbraucot uz mežu, ir šoks, ka tava mīļotā sēņu vieta ir izbeigusies un tev ir jāmeklē cita. Jā. Bet ogotājiem un sēņotājiem šajā aptaujā arī lielumam mūsu respondentu, un viņiem šī aktivitāte ir atpūta. Vairāk kā 70% viņi iet uz mežu, lasīt ogas un sēnes, un viņi norāda, ka viņi to dara, lai atpūstos. Jā, 60% lasa pašpatēriņam. Mūsu gadījumā šī bija mazliet cita aptauja, nekā es minēju iepriekš. Mūsu gadījumā šis procents, kuri lasīja pārdošanai, bija vēl zemāks. Tie bija, manuprāt, 2%. Kas interesanti par sēņošanu, sevišķi interesanti, ka ir pietiekami augsts procents, gandrīz 10% iedzīvotāji, kas lasa sēnes izglītojošos nolūkos. Un tas ir saistīts ar mūsu pēdējo gadu aktīvajām mikologu grupām un šo Facebook grupām, kur ir mūsu vadošie mikologi sniedz konsultācijas, un tur ir šī sēņu atpazīšana, un tiek organizēti dažādi pasākumi saistīti ar sēnēm. Tad sēnes nav tikai kā pēdams produkts, tas arī ir kā izziņas avots. Šis ir ļoti interesants. Tātad sēņotāji drīz vien būs tāpat kā ornitologi, kas brauc uz mežu, nofotografēt kādu putnu, un līdzīgi sēņotāji vienkārši papildis savas zināšanas un iegūst zināmu mēru kolekciju par to, ko viņi iegūst. Jā, pilnīgi noteikti. Es teiktu, ka tas jau tā ir, ka tas ir jau arī citās valstīs. Tad ir tā tendence, ka šī iešana dabā ir tā vairs nav tikai ornitoloģija, tās ir arī citas organismu grupas. Cilvēkiem, protams, mežs saistās ar šīm visām labajām lietām, ko to var iegūt, bet daudziem, par cik tomēr tā urbanizācija mums sabiedrībā ir notikusi, daudziem ir arī tādas bailes, piesardzība un mīti, kas dzīvo par šiem dažādiem organismiem un dzīvniekiem, ko tur var sastapt, sākot ar ērcēm, čūskām un lāčiem. Cik tas ļoti ietekmē cilvēku vēlmi atpūsties mežā šobrīd? Jā, šīs lietas cilvēku atpazīst un nosauc. Sevišķi ērces, laimes slimība, encefalīts. Ir tieši par šo meža ceļu pētījumu runājot. Tur mēs specifiski jautājām cilvēkiem, kas ir tās sliktās lietas, ko viņi tā kā identificē. Un top 1 ir laimes slimība un encefalīts, ērču pārnēsātais. Bet interesantais ir tas, ka cilvēki atpazīst un viņi tā kā identificē šīs negatīvās lietas, bet viņiem tas neietekmē viņu vēlēšanos doties mežā. Tātad saprotam, ka ērces tur ir, mēs saprotam, ka čūskas tur var būt, mēs jau vienalga ejam. Es teiktu, ka pagaidām, kā saka, tā tendence doties dabā joprojām ir stiprāka par tām bailēm no kaut kādām tādām šīm potenciāli negatīvajām lietām. Protams, arī sadursmes riski ar meža dzīvniekiem uz meža ceļiem specifiski. Tas arī tika pieminēts, bet vai cilvēki tāpēc nebrauc pa meža ceļiem? Noteikti, ka nē. Tā kā joprojām cilvēki izmanto šīs cilvēka veidotās, cilvēka ietekmētās ekosistēmas, bet ļoti nozīmīgās ekosistēmas. Jā, šīs prasības, protams, sabiedrībai ir atšķirīgas par mežu, kā jau tu teici, bet viņas visas vienoja. Es uzķēru šo domu, ka viņiem vajag piekļuvi. Tātad tie ir meža ceļi, meža ceļa tīkls, kas šobrīd, es domāju, Latvijā tiek radīts pietiekoši daudz un uzlabots. Un patiesībā šī meža ceļš, viņš ir kļuvis jau par tādu zināmu struktūru elementu meža ar savu savdabību. Tu minēji, ka ir pētījumi par šo meža ceļu kā elementa nozīmi. Jā, ir pētījums. Tas pētījums droši vien ir atsevišķas epizodes vērts, bet pavisam tā īsi ieskicējot. Tātad, tie ir meža ceļu un meža ceļu nodrošinātie ekosistēmu pakalpojumi un nepakalpojumi, jeb tās labās un sliktās lietas, ko tātad mums sniedz meža ceļi. Un tur mēs skatāmies uz 3 lieliem blokiem jautājumu. Tātad pirmais ir ziedošie augi, veģetācija, ne tikai ziedošie, bet vispār tātad šī veģetācijas daudzveidība. Otrais ir aputeksnētāju kukaiņu daudzveidība. Un trešais ir sabiedrības attieksme pret šiem nodrošinātajiem labumiem, pret estētisko kvalitāti, kā cilvēki vērtē to, kā mežs izskatās. Tur mums arī pēc kāda brītiņa būs dati, bet par šo ekosistēmu pakalpojumiem un to izmantošanu mums tātad ir aptauja noslēgusies, un tur arī iezīmējas gan šie, kā jau pieminētie, nekoksnes produktu ieguve, gan ogas, gan sēnes, gan ārstniecības augi, no tādām pozitīvajām lietām, gan arī šī ļoti, ļoti izteikti iezīmējas pieejamība un piekļuva. Ka meža ceļš ir svarīgs ne tikai tiem, kas strādā mežā, ne tikai tiem, bet tas ir ļoti svarīgs iedzīvotājiem kopumā, lai nokļūtu līdz tai vietai, kur viņš vēlas nokļūt. Vai tā būtu viņa izbraukt cauri mežam un nokļūt kādā citā pilsētā, vai arī tā būtu kāda vieta pašā mežā, kur tad nodarboties ar šīm aktivitātēm, ar ko viņš vēlas nodarboties. Turēšu tevi pie vārda, Zane, par šo atsevišķo epizodi par ceļmalām. Un šobrīd paldies, Zane, par šīs dienas stāstu.